I'm here. Subject lost, I know. Nu? Hello. Mēs viņu mīlam. Man kaimiņiem Katrīna viņu mīl tikpat ļoti kā Karnevāla jūt. Viņš ir superīgs reperis, un tur visu cieņu cepur nost. Daudzi no mums par viņu aizdomājās un dzirdēja viņu vārdu šī gada maratonā, kad viņš noskrēja 42 km, bet nepārskrēja finiša līnijai, lai liktu mums aizdomāties par to, ka ļoti daudz bērnu nepabeidz skolu kaut kādu iemeslu dēļ. Mēs noteikti viņiem varam palīdzēt. Šodien mans viesis būs neviens cits kā... Galvīsmīgs. Mēs runājam satikties pie Māras Dīķa. Lai kā esmu very excited. Kurš gan nebūtu, vai ne? Nu ko, iešu meklēt misteri. Tur diezgan augsts ir. Helvi, kur tu esi? Es viņam gribēju sūtīt ziņu, bet man liekas, ka tur viņš nāk. Hello! Čau, mister, normāli tev uzreiz priekšā ar kameru. Jā. Čau! Šī būs trešā reize, Jā. kad mēs to darām. Ok. Būs cool. Tev ir vēl lielais cimdiņš. Rociņš? Jā. Nav reāli. Es ceru, ka būs cool. Ok. Es no laukiem vispār. Jā. Un Tas ir labi, es arī. Pagāju kaut kādu stiprumu. Bet bliežam, ne? Bet bliežam, jo diezgan celts. Taļi neiesildās. Man liekas, ka iesildās gan. Bet mēs neiesildīsim. Nu vismaz tā, ka ļoti gatavojās kaut kam nopietnam, bet es no rīta mazu mini rīta rosmīti jau uztaisīju. Jā. Kā iet Helvijam? Šodien ir burvīga diena, jo mēs paziņojām, ka mums ar grupu Karnevāla Youth būs kompozīcija kopdziesma. Un zini, kas es jau zināju šo. Nopietni, jā? Tāpēc šo un nākamo nedēļu strādāju no rītiem. Okay. Un es redzēju, ka mēs tiksimies arī nākamā nedēļa. Cik forši. Tas neliels satraukums, protams, katru reizi tu izdod jaunu gabalu. Tāda sajūta bāz. Tik lielas šaubas man vēl nav bijušas, tā kā ar ko mēs vispār nodarbojamies, uz kurien šis viss ir aizvedis. Bet kopumā ļoti skaisti. Viss forši. Daudz sanāca pēdējā laikā paceļot, pagarināt vasaru un sportiņš. Laižam tur ritīgi pa taku iekšā. Labi, follow. Es ceru, ka tev arī labi iet un labs laiks dzīvē. Mega labi, jo, come on, man ir viens no Latvijas foršākajiem reperiem. Jā. Piekrīt širam izaicinājumu. Šis ir izcils. Es tieši šodien ar kolēģiem runāju, ka varētu stopēt kādu brīdi, visādas intervijas, visu kaut ko. Vienkārši pārāk daudz tev sanāk izstāstīt un pazūd kaut kāds noslēpums. Viņš bieži vien kaut kādām leģendām, kas klīst pa pilsētu. Un tad man liekas, es tā negribu nevienu podcastu un tam līdzīgas lietas. Un tad es domāju par šo, uz ko es pārakstos. Man liekas, cik forši, jo lielākās, viskaistākās lietas vienmēr ir notikušas esot kustībā. Un šī tava ideja kaut ko šādu iefilmēt, man šķiet ir burvīga. Tāpēc? Jā, tāpēc reiz ielec šajā iekšā. Jā, man liekas, ļoti forši, tā kā laba iniciatīva un es domāju, ka tur kaut kādā veidā tas viss apaugs. Jei, mums katram ir kaut kāds priekšstats par to, kāds ir reperis. Jā. Bet paldies Dievam, mēs dzīvojam tādā laikā, ka reperi vairs vajag nelamājas un uzdzied mežozīti. Jā. Kad tu saprati, ka kustēties vajag kūri? Man liekas, jau no kaut kur 5-6 gadu vecuma man šķiet vienkārši tētis ļoti aktīvs sportists un vēl joprojām arī ir. Šobrīd viņš gan ir kā treneris, darbojās, strādā ar jauniešiem, strādā ar pieaugušiem. Tagad es biju maziņš, viņš bija vieglatlēts, augstlacējs. Un viņš bieži vien man vilka uz stadionu līdzi. Visu laiku tā stadiona garša ir, kaut kur viņu ir, un es vienmēr priecājos atgriezties stadionā. Un es vienmēr skraidīju līdzi, viņš man taisīja visāds ar tādus mazus treniņus. Lika darīt, un te jau ar katru brīdi likām to klāt. Un tā es šķiet no 2. klases sāku basīt spēlēt un paralēli trenējos vieglatlētikā. Un no tā mirkļa vienīgais, kas ir pazudis manā dzīvē, ir kaut kāds basketbols, jo man vienkārši ir bail no viņa dēļ traumām. Bet viss pārējais, kas saistīts ar vieglatlētiku, skriešanu, krosiņiem, tās man ir vienkārši... Es citādāk nevaru. Un man šķiet, ka kaut kas nav līdz galam šajā dienā vai šajā laikā vai kaut kādā periodā. Jābūt, lai musīši ir tonusā, lai galva labi strādā. Vienkārši tas ir mani iekšā. Tas ir, kāpēc es tik daudz sportoju, kāpēc es skrienu, kāpēc es lieku citiem pavilkties līdzi un tam līdzīgi. Vai šī vieta, Mārs Dīķis un Ādīts, Jā. un tas laiks
Jā. Ir tās tev tipiskās skriešanas vietas un laiki. Šī skriešanas vieta man ir, es nesen pārvācos šeit tūmā. Pagājušajā gadā gatavojos maratonam, kur es nenoskrēju aktivitātes dēļ. Un tieši toreiz bija treneri Ilo un Markele. Viņas pavadībā es trenējos. Un es kaut kā izvēlējos tieši pa šeit daudz un tikt skriet. Jo man galvā es zināju, cik ir tie attālumi, lai man nav visu laiku tajā pulkstenī jāskatās. Šī tā, ka Māras Dīķis uzvaras parks, un es zināju, man Dvačuks šodien jānoskrien, nu skaidrs. Tad līdz tam galam atpakaļ tas ļoti skaisti, jo tur tik daudz mainās tā ceļa forma. Tu esi zem tilta, tad esi skaistā parkā, tad tev ir tur Hruščovkas blakus. Visu laiku mainās kaut kāds templates tam, ko tu redzi. Un tas būtiski Dīķī bija pīles. Jā. Vēl bez tā, ka tu esi Šeit, mūziķis, piedod lūdzu. Man Cernikau tuvāk uzņēma par to, ka kustība tev ir tuva lieta. Tieši tādēļ, ka visos ziņu virsrakstos bija rakstīts, ka hei, Fiņķis nenoskrien maratonu vai izstājas no maratona pāris soļus pirms finiša līnijas, lai likt mums aizdomāt par to, ka daudzi skolēni nepabeidz. Tieši tā. Kā tas notikās? Tu zināji pirms tam jau? Jā, man uzrunāja iespējamā misija kopā ar aģentūru vienu. Viņa jau palīdzēja tā kā iespējamai misijai attīstīties un piesaistīties vien jaunus STEM skolotājus. Viņiem bija vajadzīga kaut kāda nākamais būs, lai piesaistītu, lai vasarā jauni cilvēki, jauni speciālisti iesaistītos un palīdzētu tiem skolēniem tur. Un viss nonāca līdz šai aktivitātei. Šis varētu būt veids, kā piesaistīt uzmanību. Un tagad man uzrunāja, es uzreiz biju iekšā. Jo tas apvieno to, kas man ir super svarīgs un ko es daudz ikdienā nodarbojos un cenšos kaut kādā veidā paspilgtināt. Ir jaunieši un tas ir sports. Un ja tur vēl klāt pieķer izglītību, fantastika un es vispār domāju, tavs ķermenis ir lēnām tonusēt, lēnām sāc justies tiešām veselīgs, stiprs un kaut kādas dzīvē nākas, kad par tiem projektiem, par kuriem tu domā, viņi tiešām arī tevi kaut kur noķer. Tīkls ir izmests un tu esi tā ziltiņa, kas pieķerās un tev ir iespēja kaut ko tādu īstenot ar fantastisku vērienu. Es arī absolūti ticu tam, ka neviena ideja, kas nāk no labas sirds, nepaliek vienkārši, ka tu pats tur viens kūlies, tur kaut kā maģiski tās zvaigznes sastājās. Jā, un tas arī pēc tam diezgan viegli kaut kā tāda veida projekti līdz manim atnāk, vai es viņus kaut kā pievelku. Un gan daudz ir priekš nākamā gada, gan daudz vēl šogad. Es ļoti laimīgs par to jūtos. Man ir tāda iespēja izmantot savu platformu un pievērst uzmanību dažādām problēmām, kas man pašam šķiet ir super aktuāls. Pirms vairākiem gadiem skatījos uz mūziķiem un ne tikai es domāju, tur tik daudz sākotāji tev tos dziesmas klausās, un tu pēkšņi izdomā tādu sūdu darīt. Man liekas, ka tev ir izcila platforma, tevi klausās jaunieši. Tu vari tik labas lietas izdarīt. Sajūtu, ka man ir tā iespēja, tad es sāku kaut kā arī virzīt to savu domu gājienu un tās savas darbības uz to pusi. Tas nebija pirmais maratons. Vai tas bija pirmais? Tas bija pirmais maratons. Es tik liels gabals pirms tam nebiju skrējis. Vai tu esi pēc tam to maratonu finiša līniju pārkāpis? Tas notika tikai pirms gada, vai ne? Šogad? Šogad, jā. Pareiz, tas bija šogad, tik daudz, kas notic. Par domāju, ka es droši vien noskriešu šogad, jo bija nenormāli jautri. Šogad vecīt tu nenoskries, 28. novembris. Piedod, jā. Nākošais gads. Bet man kaut kā iekšēji sajūta ir, gribās citā valstī, citā pilsētā. Tas ir man šķiet viens no labākajiem turismu veidiem. Tīpaši tur kaut kādā 32. kilometrā, zini, tev sāc domāt tādāk. Tu esi nedaudz noguris, bet tu cīnies ar sevi. Tu domā arī par savu tempu. Tajā pašā mirklī tu arī mēģini satvert kaut ko no apkārtējiem. Vai tie ir cilvēki, kas tev skrien blakus, vai tā ir arhitektūra. Domā, vai tu šajā vietā esi pirms tam bijis. Un man šķiet, ka es nākošais gadu skriešu kādā citā pasaules metropolē. Tu droši vien esi dzirdējis, ka Itālijā ir tāds vīna maratons. Jā, es esmu dzirdējis. Mēs ar draudzenēm domājam, tu varbūt tā kā recovery pēc kāda kārtīga maratona. Jā. Noprovēt, bet labi. Vīna maratons. Nenormāli besis uznāk. Man patīk dzert vīnu. Tas viss ir super, bet man liekas ārprāt. Un par šo runājot, es nezinu, vai tu esi kādreiz redzējis, ir tie pirmie Tour de France video safilmētie. Tad organizatori agrāk maksāja visām vīnu darītavām bāriem, kas bija blakus šim sacensību ceļam, jo bija pieņemts, ka veči, kas piedalās Tour de France, bāri vienkārši nolikt ričuku malā, ieskriet paķert vīnu, sabāzt kabatās, maukt tālāk sacenēs un pilīt to vīnu un visi ar tiem vīniem dalās. Viss tā sacens un tie vīdi, ka tik smieklīgi.
Džekiem visur tie vinčikļi savākt un lejas galds visu laiku. Crazy! Nu, tie ir kaut kādi tur 60. Trakie 60. beigas, jā, 70. sākums kaut kas tāds. Klau, vai tev nešķiet tā, ka vispār sabiedrībai kopumā ir tāds priekšstats, ka maratonisti. Tie jau kaut kādi super cilvēki. Jā. Un tu tur uzreiz arī paģērās, ka tev ir skriešanas vestīti un želējus. Un bez želējiem un vestīti nevari to darīt. Svarīgākais ir tas sagatavošanās posms un noteikti vajag pārbaudīt savu sirsniņu, pārbaudīt kaut kādu kopējo ķermeņu, to veselību. Un ir forši, ja tevī pieskat kāds speciālists, ja tu vēlies likt savu ķermeni tādā slodzē. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Tad droši vien kaut kādā veidā nepārspīlējot, var jau arī iztikt bez kaut kā tur, bez inventāra, tas ir vairāk skaidrs. Bet tur žēlējām tādām lietām droši vien, es neesmu tāds speciālists, bet es pieņemu, ka arī lietojot ūdeni. Galā tiksim! Jā, galā tiksim, nevajag pārspīlēt. Cik bieži skrien? Tagad man sanāca bišķi retāk, es biju paceļot. Mēs bijām ar visu komandu aizbraukuši uz Tatriem albumu rakstīt. Pēc tam mēs bijām Spānijā, mums bija pasākums, tur padzīvojāmies. Pēc tam kaut kādi nākamie darbiņi bija Itālijā un tad pēdējais bija Kambodža. Un, protams, tajā visā kaut kur... Kambodža, jā. Oh my! Jā, un tad ar visu to Kambodžu un ar to karstumu un visu pārējo nesanāca daudz skriet. Bet principā es cenšos katru dienu izņemot, ja man ir, vīkendi. Man ir koncerti, kas ir vēlu un koncerts stundas garumā. Jau ir kā domā kaut kādas tur, 25 kilīšas pusā pilnā jaudā dragāt. Varbūt to varētu pielīdzināt arī kaut kādiem intervāliem. Dziesma ir sprints, ir neliela pauzīte un atkal dot virsū. Diezgan daudz sanāk. Ja nav laiks konkrētajā dienā skriet, tad mājās ir tāds mazās hantelītes. Ļoti viegli svāri, kurus vienkārši iekustina musīšas bišķīt un neko nepārspīlēt, bišķi pakustos un laiž ārā. Un ļoti daudz sanāk ar lielāko sunu skriet. Roja, viņš ir tāds Austrum Eiropas aitu suns un lai viņš kaut kādu lieko svāru nedabū vai arī mazāk ar viņu būtu jāsteigā, tad es sanāk diezgan bieži skriet krosiņu ar suni un tad tie ir kaut kādi tādi 4-5 kilometri, ko tu paskrien ar viņu. Un, es teiktu, gan arī katru dienu. Tā kā, wow, redz, ja viņš var pagūt, var pagūt. Var, jā, mierīgi var. Manas brīvdienas, lielākā brīvdiena ir pirmdiena vai otrdiena. Tad es laižu uz publisko pirti. Pirts numur 1. Es esmu par to vietu dzirdējis tik daudz leģendas. Jā, mēs ar kolēģi sākām, Krista Pērna, fantastisks producents, basu spēlē, ko tu nespēlē. Mēs sākām pirmdienās vai otrdienās vai pulkstens 11, 12 laist. Pēc vīkendā ķermeni dabūt īstajā vietā. Bet, tā kā jūs aiziet uz publisku pirti, viņi jau ir izkurināta? Viņi ir uzkurināti, tā ir viena no Baltijā lielākajām krāsnīm. Fantastiska vieta, un tad tajā pirmdienas, otrdienas pusdienlaikā, tur tikai pensionāri ļoti maz. Un tad mēs tur ņemamies pa to romiņu. Vannas istabu karstums, augstā baļa. Fantastiski, un tāds pēc konču pasākumu spā. Un tad jau otrdien, trešdien, ceturtdien, tas jau pēc tam aiziet tādā ierastajā ritmā. Helī, man kaut kā, laikam, ja man anodefinē savas dzīves tur skaistākie brīži, tad neņemot kaut kādus tādus ārkārtīgi izlacošus pasākumus, kā, piemēram, dēla piedzimšana. Jā. Tad to tādu ikdienā, to kaifu par dzīves noķert tieši kustoties. Vai es saulēkts, ritmiņš un muzoniņš ļoti labi sēdi kopā. Kā tu, kādam, kurš nav to pagaršojis? To sportu un to? Jā. Kaut kāds varbūt ir tādas spilgtas epizodes vai kāds moments, kas tev ir tā kā riktīgi iekikojis. Cik forši! Jā, man jau šķiet, ka cilvēks bieži vien to mākslinieks, es dzirdu, atgādina, saka, hei, šajā un šajā reizē, šajā pasākumā te metīsim ripā pēc šajā un šajā koncertā es vēlētos, lai es noķertu kaut to sekundi, kas esmu šeit un tagad. Un baigi rēti ir tie brīži, kad tu tur nonāc. Tu visu laiku esi nedaudz nākotnē, nedaudz pagātnē. Un visbiežāk to sekundi, tai mēnesi vai nedēļā noķer ar to fizisko aktivitāti. Un pēc tās laimes šeit un tagad sekundes ir tā, šī bija tā sajūta. Tādu vienu konkrētu man ir grūti uzreiz pateikt. Viņas droši vien ir daudz, bet tādas izkaisītas pa dažādiem periodiem. Man šķiet, ka ne tas pirmais treniņš vienmēr pēc kaut kādas ilgākas pauzes vai skrējiena. Tas nav tas super laimīgais, garšīgais treniņš. Lai noķertu to sajūtu, tev bišķīt ir jāieskrienās. Mazās muskuļu grupas ir bišķīt jau iedevuši sev tur kaut kādu pienskābīti parādās. Man liekas, tur tu vari noķert to sajūtu.
no pirmā skrējiena, tur pēc vairāku mēnešu vai, nezinu, gadu pauzi, droši vien nebūs nekas baigi seksīgās sajūtas uzreiz. Tur vienkārši jāskož zobi un jāizdara. Jā, es nezinu, vai es labi atbildēju to jautājumu, bet man bija tāds skrienošs pārdoms, ka tas ir tiešām kaut kā tādā veidā varētu strādāt. Bišķi jāsagaida ir tas brīdis, nenonāca uzreiz. Kā ir skriet un runāt? Tā kā gandrīz tā kā repot un skriet. Bet lielāks izaicinājums droši vien bija Aida Tomsona mestais, ka tev vajadzēja Latvijas radio brīvajā mikrofonā piedalīties. Jā, tas bija forši. Tas ir mega forši! Man tas nebija pat izaicinājums, man drīzāk bija baila, ka es nebūšu erudīts, zini, kaut kādā ļoti specifiskā vai vienkāršā jautājumā. Man ir baila no tiem visiem jautājumu atbildes šoviem. Visi vipi, tur grib būt miljonārs un tāds. Es esmu bijis tajā situācijā, tur ir kaut kāds Ziemassvētku speciāli. Jānis Aišpurs, super erudīts. Mārūp man izcili. Visi zina. Un tagad mans jautājums. Un man tur ir kaut kāds ļoti basic, zin, par kaut kādu konkrētu rakstnieku un par viņa gadu. Un visi, viņam ir tik viegls jautājums. Visi puši viņu. Un es vākini saprotu. Es nezinu, tā kā nesūda. Es vienkārši minēšu. Un es uzminēju. Un es domāju, es nekad dzīvē šīrijos vairs nepiedalīšos. Bet ko man tu tev paši visi literatūras skolotāji divi ir stāvējuši klāt, ja tu uzminēji gadu? Jā, nu drausmīgi. Man liekas, tas brīvais mikrofons, tas bija vairāk tāds pagodinājums, jo es diezgan reti kaut ko iepostoju, kur es parādīšos vai kur es kaut ko darbojos. Man liekas, parasti, tā ir kaut kāda daļa no ikdienas, bet savukārt tas brīvais mikrofons bija tāds, wow, tas ir tik leģendārs, uzreiz sūtu opim, vecīt, slēdz iekšā, sūtu visiem vecākiem, aiziet. Tagad es būšu brīvajā mikrofonā. Mēs tur, nezinu, ilgāk par to runājām nekā tad, kad es, piemēram, tur muzikālo banku vadīju vai kaut ko tādu. Jā. Brīvais mikrofons bija. Jā, tā ir stēla. Tas bija izcili, jā. Vai tu kaut ko klausies, kad tu skrieni? Pēdējā laikā nē, jo man ir apnicis klausīties. Cik var klausīties? Jo es visu laiku klausos. Jā, loģiski vispār stulbs jautājums, madaršismu. Parasti es vairāk uz vakara pusi dodos studiju. Rakstīt, un šobrīd ļoti daudz rakstu. Albums un tāda ņemšanās. Un tad es ļoti daudz klausos. Un no rīta, kad tu piecelies, man ir tāda sajūta, ka man vēl izdun un tad es vienkārši kaut kādā skaņu, sapņu, ideju, kaut kādā murskulī. Un ir bišķi pa daudz. Un tāpēc, man liekas, skrienot vietā kā šeit, ir tik fantastiski vienkārši neko nedzirdēt un vienkārši pabūt savās domās. Bišķiņ tāds, piedod. Pasies, es sačkotā gribēju nogāt. Tu vispār neskrien lēniekās. Jā, mēs varam. Bet vaini. Čak, katram ir tie brīži, kuros, vai kaut kādi apstākļi, kuros vislabāk domājas vai dzims kaut kādas jaunas idejas. Mans nerad ir dušā. Jā. Īsi brīdi pirms miega, man liekas, tā kā fuck, es atcerēšos un neatceros, tāpēc man tagad ir blociņš pie gultas. Jā. Kad tev domāju vislabāk un varbūt arī par mūziku runājot. Jo man tas liekas tāds, tāda raitiešu zinām. Jā, es vienkārši. Es nevaru iedomāties, kā var vienkārši kā tas notiek. Es vienkārši neko negaidu, ne labāko mirkli. Es vienkārši zinu, ka man šodien ir jāraksta, teiksim, no 12 līdz 5. Un jā, es atnāku mājās ar 2 labām rindām. Tā ir fantastiska diena. Ja es atnāku ar gatavu pantu, kur es tiešām nenomainu, vai daudz šaubu par to. Un tā ir viskaistākā, tā ir dzimšanas diena vēl viena. Tu esi vienkārši staro. Lielākoties tā var paiet 2 nedēļas vai mēnesis, kad tu jūti kaut kas tev vēl nav. Bet vienkārši ēd un raksti un tas ir drausmīgi. Dažreiz tu esi tik nikns uz sevi, nezinu vairs kam pieķerties. Tu meklē, nav. Tu ceri, ka 26. rinda tev atvedīs 1. rindu, un nav. Un tu esi vēl tālāk. Saproti, ka that's it, un tu meklē vēl, un pēkšņi izlien tas mazais graudiņš, kas tev uztais pilnīgi visu gabalu pēc tam. Tik neromantiski. Absolūti. Man liekas, ka tas notiek, ka tu cep olas un wow, jau, ir! Nē, kaut kāds sagatavīts. Piemēram, mēs braucam uz nometni, mēs rakstam mūziku, tas viss studija, 8 cilvēki telpā. Dara visas neracionālās lietas. Tāds
nometnes vibes. Pierakst kaut kādas smieklīgas rindas, džemo, freestylo. Tu uztaisi kaut kādu sagatavu. Un tas, ko es iepriekš sasīju, tā ir vairāk par to racionālo pusi. Tev ir šī sagatava. Tu zini, ka tai sagatavai ir milzīgs potenciāls. Fantastisks gabals. Tev tas jānosadz ar tekstu. Tev tas ir jāsamiksē. Tev tas ir jāpadara par kaut ko. Tā ir racionālā daļa. Tā prasa milzīgu laiku. Skaidrs, ka ir kaut kādas reizes, tu caur to freestyle nonāc līdz tam nereālam piedzimumam vai skaistam pantam, bet man šķiet, ka tev tā daba iedod to tikai tad, ka tu esi izgājis cauri visam tam pilniem aplim ar to murgošanu, ar to sūdu mešanu pret sienu un gaidi, ka kāds no tiem sūdiem vienkārši tur pielips un viņš tur Parādīs būs. tev. Un parādīs, jā. Bet es uzskatu, ka tikai stundas un that's it, tur nav nekāda. Jā, ir reizes, kad es eju es tusēju ar draugiem, eju uz toaletu pašķurāt un es atnāku atpakaļ ar labu ideju. Nu, es varu teikt, ka jā, iespējams toaletē čurājot ir vislabāk. Kura dziesma toaletē čurājot ir tāpēc? Grotēji droši vien kaut kāda rinda vai kaut kāda klipa ideja tur braucot vai ceļa malā tuksnesī kaut kur čurājot droši vien. Varbūt tas var būt romantiski. Jā. Bet klau, par kas nebauda, Jā. tas pats kļūst nebaudāms. Jā. Nu, kā tas tev atnāca, jo man liekas, ik viens to dziesmu dzirdot un tas vārdas dzirdot, liekas Jā. tā kā loģiski, kur viņi tā kā, kāds viens viņas tā skaļi nebija, nekad nekur pateicis, ja mēs taču visu to zinām. Jā. Man šķiet, ka bija jau viena tante to teikusi. Bauskā. Jā, baigi sen. Bauskā. Un es to dziesmu rakstīju pagājuši gadu. Daudz dzīvoju Saudi-Arābijā. Es tur strādāju filmē, parakstīju muzeju filmē, strādājām pie fashion filmas. Kas tu biji? Kura daļa šai filmai tu biji? Producents. Okay. Jā, un gandrīz 3 mēnešus kopā. 2 filmēšanas, pēc tam kaut kāds mēnesis ar festivāliem un tam līdzīgi. Un tur strādāju tur vietējiem māksliniekiem, modeļiem, dīdžiem. Tu ļoti ātri apaudz ar viņu muzikālo izpratni, kultūru, kustībām. Parādi kaut kādu arabu kustību. Nu, piemēram, tāds kā veči braucot mašīnā, vienkārši knipīts. Tā kā vai plēciņš, kā tu darbojies. Tā kā ar, piemēram, fantastisks draugs Osama. Mēs tik daudz esam pavadījuši, vienkārši braukājot no Riādas uz Džedu. 1000 kilometru vienkārši šurpu turpu maldoties pa to valsti. Tu lēnām sāc piešauties, vai ne, pie visādām detaļām. Un ir skaidrs, ka tu atvilksi vienā brīdī to arī uz šejieni. Un tad es vienkārši tik daudz klausījos to Habibi funku un vietējos reperus. Un es sapratu, man jāatrod tie pāris sampli, ko es varu savienot ar to latviešu valodu. Vispirms uztaisīju mūziku, un tad es sāku kaut kādā veidā meklēt to struktūru pantiem. Man sākumā bija pilnīgi cits piedziedājums, uz pilnīgi citu beatu. Un arī tajā dienā, kad mēs sarakstījām baudam, mēs vispār aizgājām uz studiju darīt kaut ko citu. Un tas vienkārši bija tā 15 minūtēs atnāca mūzika un pēc tam mēs bišķī pasēdēju nākamajā dienā pie teksta. Un mēs bijām plānojuši pilnīgi kaut ko citu darīt. Un bija fantastiski. Un es biju jau iesācis filmēt klipu Alulā, bet es kaut kādā veidā sapratu, ka tas tā nestrādās. Un tad es izdomāju, ka man ir jāuztais tā vide šeit, Latvijā. Tas būs daudz interesantāk. Plus vēl viss tas process. Tā ka lika komandu kopā un nofilmējām fantastisku videoklipu. Bija baigais jāpadarēts. Viss ir iedvesmojoties no Middle East valstīm un specifiskāk no Saudijas. Tad, kad jūs laidāt ārā baudam, tev arī bija tāds mīzieniņš, ka Jā, protams, viņš ir pilnīgs. Tiešām? Tak tev liekas, kas tas pa sviestu? Tā kā ar ko tu vispār nodarbojies? Man sākotnēji likās, ka kam šireiz ir vajadzīgs iegūt tik daudz līdzekļus, resursus. Tu kā tici tā ideja, bet ir rīt, kad tu piecelies un domā, man mapītājs stāv tā dziesma. Es nezinu, varbūt man vajag kaut ko citu darīt. Ak, dieni, tas ir vienkārši tik atbrīvojoši, ka, kad es un kāds, kas mums skatīsies, to, protams, var asociēt ar sevi ikdienu. Tik daudzos brīžos, vienalga, to jāiet runāt publikas priekšā toks. Varbūt man to prezentāciju vajadzēja taisīt pilnīgi savādāk. Varbūt man vajadzēja vēl kaut ko citu meitenes. Jā. Tās šaubas baigi interesantā lieta. Man vēl tā dziesmai, lai ir vismaz tikpat veiksmīgi ceļojums kā baudam. Kur redzēs? Te jaunajai, kas būs ārā. Jā, tas ir tik bailīgi, tas man liekas tā kā,
kurš šito vispār klausīsies, kas ar to ņemsies, bet forši pabaidīties. Un mēs bieži studijā par to runājam, ka tās idejas, kas ir uz tiešām tās robežas, tur ir tas, kas tev ir jādara. Tev ir nedaudz no viņas bail, nedaudz radikāli, ekstrēms leņķis tam, kā tu skaties uz to kompozīciju. Tas dažreiz mierina, kad kolēģi kaut ko tādu pasaka. Cik mēs daudz par tevi zinām? Ļoti teikt, salīdzinoši maz un salīdzinoši daudz. Deputātos negribiet? Man liekas, ka dziesmas diezgan daudz pasaka, ja tā iziet cauri kaut kādai relīzēm un diskogrāfijai no gabaliem, ko es esmu rakstījis no 15 gadu vecuma līdz šim brīdim. Man šķiet, ka tur diezgan daudz var jau pirmajos uzzināt, kāpēc tu dari tā, kāpēc tādas ir izvēles, par ko tas ir izaudzis. Bet tā pļurkstēt un daudz stāstīt, parasti jau tu vairāk cenšos caur tādu, caur smaidu un nedaudz caur tikai uz augšu. Tikai kaut kādu humoru to prizmu, vai ne? Kaut kur bišķi paslēpties. Nezinu, grūti teikt, droši vien jāskatās, kurā specifiski, specifiski, kurā virzienā mēs dodamies. Un tagad tu raksti, tu mēdz kļūt riebīgs. Tik to nesanāk kaut kas. Jā, ritīgi, tā kā mēģina vienkārši brutāli iedot sev pa kāklu. Bet sev nevis. Jā, tas vairāk tāds jauniešu, es neuzskatu baigi vecais, bet kādam citam tas ir tāds jauniešu reprezents. Mēģināt nodirst kādu iedomātu tēlu un baigi viņam tur. Kurš ir vainīgs pie tā, ka tev kaut kas nesanāk? Jā. Vai ka tu nevari izvilkt tev pakaļā? Jā, un tas ir sports, protams. Es bieži vien esmu intervijās teicis, ka 15 gadus mācos vienkārši kādu ļoti labi nodirst. Tā kā tas ir viss, ko es daru. Un tad, kad pienāks tas brīdis, kad kāds tev grib uzklupt virsū, skaties, cik es riebīgs māku būt. Tas ir sports. Un paralēli tam, tu izdod tos singlus, kas ir patīkami, kas arī ir sports. Tu seko līdzi tehnikai, tu raksti tehniski. Viss šis manā galvā ir kļūst par kaut kādu matemātiku un liriku un dzēju kaut kas savienots kopā. Tu zini, kā jāizklausās rindē, zini, cik stilīgi būtu. Ja es uzrakstīju, kā atskaņojos rindā, pilnīgi visu vārdi, vai kaut kādā veidā es nomainīju tādu flow, vai izdarīju tādas un tādas lietas, vai šī metafora vēl līdz šim nav dzirdēta. Tas ir sports, visu laiku attīstītos virzienu. Kā tu darbojies ar tekstu? Kā tev gāja skolā literatūrā? Diezgan labi. Literatūra bija baigi easy. Latviešu valoda gan man bija baigā pakaļā. Es komandas nemācēju salikt, jo es viņus liku pēc kaut kāda ritma. Vismā loģiski. Jā, tu zini, kā tas pašas domāts. Jā. Pašas domāts pauzes. Un tu dzirdi galvā, kādas skan, un tur jābūt komentam. Jā, absolūti. Vai kādām sajūtām tu gaidi Ziemassvētkus? Ar labām sajūtām. Mamma teikt, kā zariņu govs. Ops, ēdz tā kā tāds teļš. Jā. Vai skaidrs. Tur šogad es ļoti gaidu, man jau ir tā sajūta. Kā uz gada beigām nesagrābos kaut kāds papildus darbs un projekts. Viss, ko es daru, es rakstu, taisu mūziku, labi ēdu, paskrienu, darbojos ļoti brīvi. Un šie tās būs burvīgas nedēļas nogales, burvīga nedēļa, ļoti skaisti. Dosimies pie maniem vecākiem uz Madonu, izdomāsim, ko darīt, kā suņus visus satilpināt vienā telpā. Cik suņi tur būs jāstilpina? 2, bet tur vēl kaķi un viss tā ņemšanās. Un svētku galds un eglīte. Eglīte, baigā ņemšanās. Un tas baigi ātri pienāks. Tas baigi ātri pieaugšu. Būs forši, kā jau parasti. Cerams, būs sniedziņš. Vajadzētu pirms tam bišķīt pakšķāties, paroņot, iekāpt augstos ūdeņos, lai, zinu, var sēns jāizmaukt. Bišķīt viņam par āsurs, tur, zini, bišķi vairāk kaut ko pasportēt. Tu tavs tētis arī roņo? Nē, viņš neroņo. Bet tu mēdz? Bet viņš trenējās, mums ir tāda Ziemassvētku treniņi. Mēs aizvedam viņu svaru. Ak, Dievs, cik jauki! Viņa svaru zālē. Mēs mēdzam paskriet krosus vai aiziet uz svariem. Viņš tur parāda, ko pa gadu ir samācījies, vai kāds viņam tur, teiksim, inventārs, vai šitā te tur vajag to īstenībā tā darīt. Cik cool! Kaut kas tur forši ir. Un tad jau, zini, tās brīvdienas tik garas, cilvēki sāk palikt traki, sāk kaut kāds avārijas notika, kaut kas tur ir, to izdarīs, visu to. Un te jau gribēs lēnām brauc topkrā, veči, sākam šancēt. Bišķi pat rāk. Apakaļ uz sliedēm. Jā. Ko tu novēli sev pēc 10 gadiem? Šausmīgi negribu palikt konservatīvs, un es šausmīgi no visas sirds sev novēlu nepazaudēt vienkārši tādu drive un nenormāli daudz vienkārši mācīties, tā kā visu laiku kaut ko apgūst. Lai tu nepaliec tāds, zini, pulpēdis pelēks, kurš vienkārši
īgnis un kaut ko bubina. Un citiem ir grūti ar tevi. Jā, neesi bubinātors. Ej, vienkārši, ja tev nav ko darīt, vienkārši palīdz kādam citam, raksti labus tekstus, stāsti jokus, sporto, normāli paēd, vienkārši esi mīļš, jauks un patīkams. Vienalga, cik tu liels superstars būsi pēc 10 gadiem. Iespējams, pūkainākais repers Latvijā. Tiņš. Paldies tev, man liekas, kad mēs noskrējām. Paldies tev, es nezinu, cik mēs skrējām. Tagad mēs pasīšos traviņu to līdz. 6? 6 vecīt, ka nematās. Tā, man tad es visu paspēšu.